Cienījamie kolēģi, otrajā lasījumā, galīgajā lasījumā izskatām grozījumus krimināla likumā, likuma projekts numur 352, un tas ir saistīts ar soda pastiprināšanu gadījumos, ja cilvēki ir snieguši atbalstu nelikumīgu personu pārvietošanu pāri robežai. Mēs saņēmām 3 priekšlikumus, un pirmais priekšlikums no Tieslietu ministres Lībiņas Egneres kundzes, un tas ir izstrādāts ņemot vērā komisija pausto viedokli, ka ir svarīgi veidot kvalificētu sastāvu ne tikai gadījumos, kad minētas darbības veiktas pastiprinātas robežu aizsardzības sistēmas darbības režīma laikā, bet arī gadījumā, ja ir izsludināta ārkārtēja situācija. Mums robežsargi tieši norādīja, ka gadījumā, ja situācija kļūst sarežģītāka un ir jauna cita situācija, un ir cits tiesiskais stāvoklis, nevajadzētu būt tā, ka atbildība tiek mīkstināta. Līdz ar to bija izstrādāta attiecīga norma. Komisija izskatīja un priekšlikumu atbalstīja. Deputāti atbalsta. Otrais Tieslietu ministres Lībiņas Egneres priekšlikums saistīts ar iespēju piemērot tādu sodu kā probācijas uzraudzība. Mums ieviešana šim sodam notiek pakāpeniski, un, lai nebūtu nekādu pārprātumu, likuma skaidri norādīts, ka šo sodu varēs piemērot, ja likuma pārkāpumi tiks izdarīti pēc 23. gada 19. oktobrā. Priekšlikums tika atbalstīts. Deputāti atbalsta. Un trešais Tieslietu ministres priekšlikums, kas paredz noteikt, ka likums stājas spēkā 23. gada 20. oktobrī. Arī šo priekšlikumu komisija atbalstīja. Deputāti neiebilst. Uzsākam debates. Debatēs pieteicies Andrejs Judins. Lūdzu. Kolēģi, es noteikti atbalstu šo priekšlikumu, bet es nevaru kā ziņotājs pateikt sniegt jums svarīgu informāciju. Varbūt svarīgu ne tikai jums, bet piemērotiem. Līdz ar to man ir jāizmanto iespēja debatēt, un es vēlos vērst jūsu uzmanību. Pirmkārt, informācija tiesnešiem. Mūsu tiesnešiem, mēs sākam grozīt likumu tādēļ, ka sankcijas sodi bija ļoti viegli, ļoti mīksti, un, ja jūs varat redzēt aizliegtu paņemienu pirmdien, jūs varat saprast, kādus darbību veic cilvēki un kādus sodus piemēro tiem pārkāpējiem. Ir svarīgi ņemt vērā, ka arī pat labi mums ir paredzēta sankcijas un nav tā, ka atbildības nav. Mūsu problēma, ka tiesneši izvēlas ļoti vieglus sodus, ļoti saudzīga attieksme pret pārkāpējiem. Es aicinu arī tiesnešus noskatīties šo raidījumu aizliegto paņemienu un piespriežot sodu tiem cilvēkiem, kuri jau izdarīja šīs darbības vai izdarīs līdz 20. datumam. Es lūdzu ņemt vērā, ka sankcija ir paredzēta brīvības atņemšana un ne tikai alternatīvie sodi. Un otra lieta, kas, manuprāt, arī ļoti būtiska, jau pēc sēdes mēs saņemam vēstuli no organizācijas Gribu palīdzēt bēgļiem. Un viņa aicina komisijas deputātus vērst uzmanību, ka ir cilvēki, kas sniedz humānu palīdzību cilvēkiem. Jā, un tad jautājums, vai nebūs tā, ka viņu sauks pie kriminālas atbildības. Tas bija nosūtīts visiem deputātiem, bet ņemot vērā, ka komisijas sēde jautājums nebija apspriests, es nevaru komisijas vārdā arī skaidrot. Es izmantoju iespēju runāt savā vārdā, un es gribu ņemt vērā gadījumu, ja kāds pie robežas ieraudzīja cilvēku, kurš var nomirt, kurš grib dzert, ja viņam pasniegs ūdeni, nesauks pie kriminālas atbildības par to. Protams, ka tā ir galēja nepieciešamība un glābjot dzīvību, palīdzot cilvēku, atbildības nebūs. Bet mēs saprotam, ka notiek pilnīgi citas darbības. Atsaucīgi cilvēki gatavi ar savām mašīnām braukt, pārvietot, piedāvā iespēju dzīvot kaut kur, apgādā ar kaut visu nepieciešamo. Tad viņiem ir jārēķinās, ka viņus mēs varam saukt pie krimināla atbildības, un ja agrāk iespēja bija maksimālais sods 4 gadi, tad atkarība no izdarītas sods varbūt arī brīvības atņemšana uz laiku līdz 8 un 10 gadiem. Bet atgriežoties pie paša priekšlikumā, ir žēl, ka likums būs spēkā tikai 20. datumā, ka mēs nevaram, nolēmt, ka likums stājas spēkā nekavējoties, bet ir ļoti labi, ka likuma projekts ir
izskatīts un ka mēs tieši varēsim tad pielikt šodien punktu. Aicinu atbalstīt.